Tad, kad manā pamatdarbā valsts policijā palūdza otrdienās, kad mums ir vispārējā fiziskā sagatavošana, kolēģiem vadīt treniņus. Jo es visu dzīvi esmu nodarbojusies ar sportu, un es esmu dažādas treniņus apmeklējis, vienkārši zināšanas bija tik, cik iegūtas uz savas pieredzes balstoties. Ja? Un tad, kad es sāku vadīt kolēģiem treniņus, tad arī tas bija mans pagrieziena punkts, kad es izdomāju, ka ir jāiet mācīties. Ja tu gribi citiem kaut ko dot, tad tev ir jābūt zināšanām, lai tu varētu to dot tālāk kādam citam. Palasīju atsauksmes ļoti pozitīvas tieši par sporta izglītības aģentūru. Uzrunāju pasniedzēju, kad palasīju par pasniedzējiem un viņu zināšanu līmeni, ļoti uzrunāju pasniedzēju. Es izvērtēju gan arī no savas profesionālās jomas, gan arī no sporta jomas, kad ir vajadzīgi abi. Ir vajadzīga gan teorija sausa, bet ļoti labi ir tas, ja pasniedzējs spēj ļoti daudz piemērus sniegt no dzīves, kas ir praktiski. Tas cilvēkam pielic ātrāk. Nevajag limitēt sevi, visi limiti mums ir galvā. Ir vienalga, cik ir gadi, ir jāiet un savi sapņi ir jāizteno. Un viss ir iespējams dzīvē, tikai ir jāgrib tas izdarīt. Un nevajag sev uzlikt kaut kādas robežas, kad man ir tik un tik gadu, es neiešu to darīt. Ir jāiet un jādara un jāuzdrošinās, jo arī man ir pieredze, kad es esmu ļoti daudz veselības problēmas iegūsi pati sportojot, domājot, kad es jau visu zinu. Bet tad, kad sāku mācīties, sapratu, kur bija manas kļūdas, ko es izdarīju nepareizi. Izglītojieties, sportojiet gudri, ar galvu, konsultējieties, nekad nebaidieties no tā, ka jūs kaut ko nezināt. Visu nevar zināt neviens. Ejiet, mācieties un noteikties visiem saviem paziņām. Arī iesaku sporta izglītības aģentūru, jo pasniedzēji un viss līmenis ir vienkārši fantastisks. Ejam un daram!